Sveicināts! Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šobrīd atrodamies Ērbļos, ceļā uz Brieškalnu. Šodien būs augšā, laikam, ka augšā kalnā braukšanas sacensības. Drag race. Redzēs, kā mums šeit veiksies, bet šobrīd diezgan daudz mašīnu. Rekur Volvo, kā grib tā brauc. Šeit izskatās jau ir pārāk labi jau ieriktējies. Nu, grūti viņam izbraukt būs. Bet lai viņa beidzas. ATM ar 990 kubikcentimetru dzinēju. Blakus Arts Treimanis ar savu Kawasaki 450. Kas tur ir? Čelis ar saņu kostīmu. Ja mašīnām Kur laikam trasi gatavo pirms. Un, ja kas vainīgs būs šeit, arī noraksies, tad kur snārta, tad pagaidām šeit. Mēs nokālu vēl var. Pagaidām jūs redzat, ir daudz pazīstamu seju, daudz dīvainu cilvēku, kurus vienā optimistis par to, ka vienas mašīna vajadzētu mēģināt izbraukt vienā dublēnā kalnā. Nu, tieši tā ir interesanti skatīsies, kā tad viņiem ir, cik no viņiem būs tik sekmīgi viņiem izbrausies, un vēl galā viņam sacensties arī pa pāri. Tas vēl būs divreiz interesanti, kā pārējais. Labiski. Nu, uzils kostīmiņu. Laikam tagad instruktāža pirms. Šovam. Tad vēl miņānu kostīmu. Kamēr gaidām Jā, kungiem ir problēmas uzbraukt pat te līdz. Kur nav vēl tikt. Kur tu vēl tikt augstu? O, šitas golfiņš žiperīgāks.
Nu, sasvarojām. Es nebāru.
Kam Roberts Vītols arī tagad tur. Roberts arī? Jā, šit ir ek. Jā, pareizi. Lai viņam Interesanti. Kurš tiks tālāk? Nofiksēja beka? Uh-oh.
Bez liķiem? Tā izskatās. Izskatās, ka šajā vietā vajag patīrīt. Arī sirdsapziņas ministrija. Jau ir klāt. Tas ir visaugstāk. Oko. Vēl vien pazaudēja ātrumu, bet izskaties, jau varētu arī tikt līdz zilajiem karogiem. Jā, vien brīdi Semakam bija diezgan labs ātrums. Likās jau, ka Jana notiek. Prieks ir sagatavojies, aliesmas no izpūtēja, troksnis pamatīgs un žiguls aiziet kaldā.
Igors Makarovs pa zilo trasi, Pēters Laipnieks pa sarkano, Makarovs klusu mierīgi, bet toties ar iespaidīgu ātrumu tiek līdz kalna stāvākajam posmam. Tur kaut kādās nenormālās bedrēs ielido Pētera Laipnieks Žigulis un tik līdz... Nu ko, pakaļējās piedziņas auto nedaudz pavizinājās, nevienam tā arī līdz galam neizdevās uzbraukt. Tagad laikam kvadrcikli. Ar visām kastēm, ar visiem koferiem vēl plinta iekšā un iet augšā kalnā. Sveiks! Gaidu, jā. Tas ir jāizdara arī kamerā pareizi. Jā. Jā. Tādēļ beidzot Jā. Volvo viņš man nav vadījis vēl savai. Jā, vēl Volvo ripo. Viņš bieži runā par metālūžņiem, jā. Jā. Gan jau jācīnas, jo kontentu mums vajag. Jā, Vajag kontentu. tā jau ir, jā. Nē, nu vēl jau golfs ir. Tikai, man liekas, es viņam visas drošinātājus izvilcis ārā. Tad varētu būt problēma. Lētākais, tici man, kas ar rūsu? Tur Golfam ir labāk. 50% rūs, es domāju. 50%? Nu labi, tik traki nav, bet sliekšņu nav. Bet ja filmē 4K, tad jau var pievilkt. Paliek aizmugurē, Sergejs Ivanovs izcīna uzvaru, pārspējot pagājušā gada pirmās vietas ieguvē ir Rāmis aparātiem. Es varam būs sliktīgāk saķert. Šoreiz te brauc paliek aizmugurē Juris Dačs izcīna uzvaru. Neicīņot Ritvārds ar Rāmis. Pēc tam jau meklēsim dalībniekus finālā. Un pēc laikam gatavs par sapiņu ar velkošo priekšu. Un ceška tad eška, protams, visi, kas ir zipsnis būs. Silver Beasts. Ilgpietīs kvadratikliem Rāmis slavējās jau viņā. Un doļājies to. Sotānos iet augšā kalnā, šobrīd izdodas izcīnīt uzvaru, viņš jau ir pusreālīs tālāk par... Ja? Tas ir reāli uzbrauc kalnā. Noviens. Šitajā. Jā. O? Es uzbrauc reāli kalnā. Mēs noviens. Ar kuru auto? Es tev pēc tam parādu. Ok, labi. Ar Allroadiņu. Oho. Kaut kur Allroadiņu. Latvijas čais uzbrauc reāli kalnā. O. Tā rāda.
Pirmais arī līdz finišam Ivanovs. Pirmais pārfinišajā pedrēm. Ola Rāmis ir priekšā. Royals Rāmis izcīna. Sarkanajā divi ātrākie no punktiem izpāda bronzējiem. Līdz caur pusfināliem līdz finālam un zināt, kas ir viena kurš būs. Hill Climb Drag Race uzvarētājs priekškalnā. Un pilnīgs rokenrols. Kaut kāds roku žāvētājs ar piepošamo laivu apakšā. Jūs tiešām viņam ļausiet braukt te plīvojušā kostīmā to vērķi? Taču kaut kad ieraust tajā ventilatorā to lupat. Tas nebeigsies labi. Es jums brīdināju. Bet viņam jābūt pilntiesiņai. Viņam ir 4 riteņu augstāk, motors ir par apmēram 40 gadiem modernāks, bet ar pakaļ. Jā, pagiem priekšu viegli apreties otrā, motors pakaļā braucējs vidū. Nekāds pietiekams tēls var arī tā pavisam apret otrādi, ja to pagiem priekšu apreties otrādi. Viņš vēl turpina kārtīgi. Mēģiniet tik laba bildes, ja melnie dūmi, tā viņš tā izmisīgi stāv ļoti labs kārtīgi nobrodēja. Audi 80. Tas ir Audi 80, ne tie, kurus mēs no rīt redzējām. Jā, Audi 80. Ja te ir pusjums nodaļas, tad labas laiš lejā no tā mašīna, ko nevar jau izlauzās līdz otrai pārteikšanas. Tomēr gauts ir tāds un izports, kas ielēta. Zīmēns Makrīns novērtē situāciju adekvāti un saprot, ka labāk būs pabraukt malā. Suzuki Grand Vitara sagatavojas evakuēties, nedoties apgriezieniem, pieskrienās dabo un tempu, mazliet piegurus braucot augšā galvā, vai tur jau gadu īsti noķērs to offroad monstru, kur viņam jāpina. Kas apakšā ir sniega relacijas tādiem priecīgiem rezultātiem Tas mums ir Suzuki Grand Vitara Ilmārs Lubiņš un Lauris Danovskis. Lubiņš zilajā trasē, Danovskis sarkanajā, beidzot Cibens Makvīns sarkanā mašīna sarkanajā trasē, sarkanās luksaforu lampiņas deg visas un aiziet. Atkal Lubiņam izdodas labi panākt startars un džipurs un monstruozo offroad tehniku, bet toties tur ar lielāku ātrumu jau pietuvojas Cibens Makvīns, Lauris Danovskis augšā galvā. Ir pirmais pār finiša līnijai. Tad es, kad viss ir kārtībā, līdz pirmā galvie finišam, man liekas, tāds šorīt rodā. Uzvalēns jau pārliecinoši izpildījās pirmajā braucienā pa zilo, tās tagad pa sarkano viņš iet augstāk. Ievar šoreiz ietmotai pamācīt daudz izpolēs, ja iet
kalnā. Ja viņam vajadzētu stūrēt, es nezinu, kā viņš bet ja nevajag, viņš ko taisa. Brīnām. Priekšējiem ritņiem kaut ko tur stūrē, pakaļējos tur taisa. To tam varētu Tikmēr metriņš ir absolūti populārākais tēls šā gadā Prieškalna sacīkstēs. Šitas ir tas Citroens, kur Topgierā katapultēja atpakaļ uz Franciju, jo viņi teica, ka mums anglieši tādu sūtu nevajag. Ja? Tad viņš ir atlidojis līdz Prieškalnam. Francijā pirks viegli saburstīts. Acīm redzam, nokrits piezemējoties uz pakaļējās jumta daļas, tā tagad ir noņemta. Laikam tā paudze, kas Žvanīts ir augšā kalnā! Tas, ar ko brauc otrs konkurents, ir jauki, ka viņš tika tik daudz, un viņš tika. Jāviet labi, un daudz jāskaties, un tev atnādi. Tur sēž cilvēks būtībā uz viegu motociklu, kurš nevar piecelties kājās un pastūrē. Būtu diezgan jautri. Skatāmies! Silver Beast attaisno savu nosaukumu. Tīns Freibergs aizlidoja augšu kalnā, bet Gavīnos Šāds jauks kebabboks maksāja 12 eiro. Tēja, laikam, vēl eiro 50, bet, nu, tāds mierīgs, jā. Pasākums vēl nav beidzies, bet priekš mums jau ir beidzies. Un mums ir augsti. Jā, diezgan pavēsi, nu, tāds ziemīgs laiks. Un dubļains. Ziemīgs, jā, un tipisks dubļu laiks. Priekš Latvijas ziemas, jā. Bet, nu, jā, pietiksies šodien. Milzīgs paldies rīkotājiem, milzīgs paldies dalībniekiem un milzīgs paldies, ka arī skatījies šo video līdz galam. Ar jums kopā bija Edgars, uz drīzu tikšanos!